Sveiki, jaunieši! Eksāmens tie ir svētki, bet, lai svētki būtu izdevušies, tiem ir jāgatavojas. Vienalga, vai tā ir dzimšanas dienas ballīte, vai tas ir eksāmens. Tāpēc, ja tev matemātika sagādā grūtības, tad esmu gatava gatavoties kopā ar tevi eksāmenam. Un tā, risināšu 2023. gada matemātikas centralizēto eksāmenu vidusskolām optimālajā līmenī. Un tā, šajā gadā pirmajā daļā bija 28 uzdevumi, kas deva 75 punktus, un otrajā daļā bija 6 uzdevumi, kas deva 25 punktus. Visa eksāmena laikā ir iespējams izmantot formulu lapu, zinātnisko kalkulātoru, lineālu un cirkuli. Un visu darbu ir jāizpilda ar tumši zilu vai melnu pildspalvu, arī cirkulī ir jābūt pildspalvai. Tad vēl ir jāpievērš uzmanība šīm te divām piktogrammām, kā te ir rakstīts, ka ar šo te bezgalības zīmīti vērtē korektu matemātikas valodas lietojumu, un ar šo simboliņu lieto atgādinājumu, ka tev jāpieraksta uzdevums tā, lai jebkuram lasītājam būtu skaidrs, kādā secībā tu ko esi risinājis. Ķeramies klāt pirmajai sērijai - zināšanas, izpratne un prasmes algebrā. Pirmais uzdevums - daļu reizinot ar 2 iegūst. Atceries, ka reizināt daļu nozīmē reizināt tikai skaitītāju, jo no kā tas ir cēlies? Ja tev būs jāsaskaita 2 septīdaļas ar 2 septīdaļām, tas ir tas pats, kas 2 septīdaļas reizināt ar 2. Un 2 septīdaļas plus 2 septīdaļas ir 4 septīdaļas. Tātad ar 2 pareizinājās tikai skaitītājs. Līdz ar to es ar 2 reizinu tikai šo te skaitītāju, uztveru, ka tas ir ielikts iekavās, pareizinu gan x ar 2, gan 1 ar 2. Un tātad es iegūstu atbildi B. Otrais uzdevums. Divu daļu starpība vienāda ar. Tāpatās kā no 5 septīdaļām, ja jāatņem 2 septīdaļas, mēs atņemam tikai skaitītājus un iegūstam 3 septīdaļas, tad arī šeit mums ir jāatņem tikai skaitītāji. Bet kur esam uzmanīgi? Esam uzmanīgi tad, kad, ja mums pirms daļas ir tā mīnusa zīme, tad atceramies, ka šis mīnus attiecas uz visu skaitītāju. Tāpēc es viņu ieliku iekavās. Protams, tu vari nelikt iekavās, tu vari to galvā izdomāt un atvērt uzreiz zīmes, mainot uz pretējo. Un tātad iekaviņas atverot, savēlkot līdzīgos saskaitāmos, man sanāk 2x mīnus x ir x, plus 5 mīnus 1 ir plus 4, un mēs iegūstam atbildi B. Trešais uzdevums. Tā. Un ko tad mums šeit prasa? Mums ir dots grafiks funkcijai f no x. Funkcijas formula ir šeit redzama, kur definīcijas apgabals arī ir skaisti uzrakstīts. Pat pašam tas nav jādara. Aprēķini vai nosaki no grafika funkcijas f vērtību, ja arguments ir -1. Manuprāt, visvieglāk ir strādāt ar grafiku. Tātad vieglāk ir noteikt no grafika. Tad f no -1 es atrodu uz x as -1, dodos pa rūtiņu līniju līdz grafikam un nolasu uz y as, ka tas ir -2. Bet ja nu tu baidies nolasīt no grafika, tad tu rīkojies šādi, ka tu liec funkcijas formulā x vietiņā to -1 un veic aprēķinus. Un tā, -1 plus 3 ir plus 2, -2 dalīts ar 2 ir -1, un -1 kopā ar -1 ir -2. Tātad, jebkurā gadījumā, vienalga kā es risināju, es ieguvu, ka funkcijas vērtība ir -2. Funkcijas vērtību kopa ir. Vērtību kopa tās ir
funkcijai visu punktu atbilstošās y vērtības. Tātad lasam uz y as. Nu, un tātad es redzu, ka mani hiperbolas zariņi ir bezgalīgi. Vienīgais, ka tie nekad nekrusto šo te taisni, kur x ir vienāds ar -1. Tātad uz y as man būs atbilstoši visi skaitļi, izņemot y ir -1. Un tā ir atbilde C. 3.3 aprēķina x, ja funkcijas vērtība ir 5. Nu, tātad, godīgi sakot, pirmā doma bija, varbūt varu nolasīt no grafika. Veikli atradu funkcijas vērtība ir 5, un paskatos, oi, nē, to aprēķināt nevar, jo tas nav precīzi nosakāms skaitlis. Nu, tad ko liekam funkcijas formulā? F no x vietā, tātad šī te visa F no x vietā, nekāds x man tā pie tā piecinieka nav jāraksta. Jā, šī te visa vietā ieliku 5 un risinu vienādojumu. Tā kā man tur ir saskaitāmais -1, pārnesīšu uz otru pusi, ja varu teikt, ka es abām vienādojumu pusēm pieskaitu 1, iegūstu, ka 6 vienāds ar daļu, un es gribu izveidot proporciju, tāpēc pavilkšu daļasvītru un uzrakstīšu saucējā 1 un izmantošu proporcijas pamatīpašību. Tas nav vienīgais variants, kā var darīt, bet es nolēmu šoreiz rīkoties šādi. Tātad proporcijas pamatīpašība saka, ka reizinājumi pa diagonālītēm ir vienādi. Tas nozīmē, ka 6 reizi iekavās x plus 3 ir jāsanāk vienādam ar 1 reiz -2. Abas vienādojuma pusītes izdalu ar 6, iegūstu, ka x plus 3 ir -2 sestdaļas, jeb -1 trešdaļa, un pārnesu trīnieku uz otru pusi, jeb no vienādojuma abām pusēm atņemu 3, iegūstu, ka x ir -3 un -1 trešdaļa, tas kopā ir -3 un 1 trešdaļa. Tā arī ir atbilde. Nu, mans pieraksts gan šeit ir ļoti haotisks, jo man bija maz vietas. Tev tur uz leju eksāmenā vietas būs pietiekami. Ripojam tālāk. Aha, mums vēl bija pēdējais jautājums šeit. Izmantojot grafiku, nosaki visus tos x, kuriem funkcijas vērtības, ja f no x ir tās ir funkcijas vērtības, ir lielākas par 0. Funkcijas vērtības lielākas par 0 ir tajā koordinātu plaknes daļā, kur grafiks atrodas virs x-as, jo šeit funkcijas vērtības, jeb y vērtības ir lielākas par 0. Un līdz ar to tā paņemam kaut ko skaistu krāsainu, iezīmēsim to daļu, kur funkcijas vērtības ir lielākas. Lūk, šai te grafika daļai funkcijas vērtības ir lielākas par 0. Redzam, jā, uz y kas ir pozitīvi skaitļi. Nu, un tātad man tas sākās viss šeit, šajā punktiņā -5, bet man jau vajag šai te grafika daļai, kādas x vērtības ir pretī. Un x vērtības man ir pretī, lūk, šajā te fragmentiņā. Jā, šajā fragmentiņā ir pretī, jo grafiks nekrusto raustīto līniju. Nu, tad arī šo te intervāliņu uz x-as man ir jāiesvītro. Nevis jāiesvītro, bet jāpieraksta atbildē. Un tas nozīmē, ka punktā 3.4, kurus atpakaļ nešķiršu, es rakstu, ka x pieder no -5 neieskaitot. Kāpēc neieskaitot? Tāpēc, ka tieši šī punktā y vērtība ir vienāda 0, nevis lielāka par 0. Un tātad grafiks nekrusto taisni, kur y ir kur x ir -3, tātad -3 neieskaitot. Un tā ir atbilde uzdevumam 3.4.
Ceturtais uzdevums. Sadala reizinātājos izteiksmi. Nu, tātad mūsu izteiksmi saucas summa, jo izteiksmes nosaukums veidojas pēc pēdējās darbības zīmes nosaukuma, tad pēdējā darbība, ja man šeit būtu visi skaitļi, būtu saskaitīšana. Tātad tā ir summa. Abiem saskaitāmajiem ir kopīgs reizinātājs iekaviņa. Šī iekaviņa vienāda, tāpēc kopīgo reizinātāju varam iznest pirms iekavām. Iznesam pirms iekavām x mīnus 2. Otrās iekavās paliek x kvadrātā plus 3. X kvadrātā plus 3 sīkāk sadalīt nevar, arī x mīnus 2 sīkāk sadalīt nevar. Līdz ar to esam paveikuši sadalīšanu reizinātājos. 5. uzdevums. Izdali daļas, iegūto daļu saīsini. Ievērojam šeit, ka ir bezgalības simbols, tātad lietojam pareizu matemātisko valodu. Tas nozīmē, nepazaudējam vienādības zīmītes, liekam iekavas, kur tās ir jāliek, lai mums ir korekta matemātiskā valoda. Un tā, zinu, ka dalīt ar daļu nozīmē daļu reizināt ar apgrieztu daļu. Tātad man šo te otru daļu ir jāapgriež. Pie tam es uzreiz skatos, kurus skaitītājus un saucējus varēšu sadalīt reizinātājos. Tagad mums vajadzētu tikt pie formulu lapas. Gribu jums parādīt, tā nodzēšam nost tas, kas mums traucē. Gribu jums parādīt, ko jūs varat eksāmenā godīgi nošpikot. Tad saīsinātās reizināšanas formulas optimālajā līmenī ir jāzina no galvas a kvadrātā mīnus b kvadrātā un a plus b kvadrātā un a mīnus b kvadrātā. Tās formuliņas ir jāzina no galvas, bet visas tās formulas, kas ir saistītas ar trešo pakāpi, jums ir uzrakstītas. Ja? Tātad to mēs formulu lapā varam atrast. Un tā. Dodamies pie skaitītāja. Skaitītājā mums ir x kubā mīnus 27. Tā kā 27 ir 3 trešajā pakāpē, nu tad skatoties uz to kubu starpības formulu, mēs zinām, ka mums pirmajās iekaviņās ir jāraksta tas pats, kas ir šeit, tikai bez tiem kubiem, bez tām trešajām pakāpēm. Tātad x mīnus 3. Vēlreiz saku, 27 ir 3 trešajā pakāpē. Tātad kāpinātāji it kā aizlidoja prom. Savukārt otras iekavas veidojas tādā veidā, ka es skatos uz šīm mazajām pirmajām iekaviņām, kāpinu pirmo saskaitāmo kvadrātā. Tā kā šeit bija mīnus, tad šajās iekavās abās vietās būs plusiņš. Tālāk vidējais saskaitāmais veidojas no šo abu saskaitāmo reizinājumu, nedomājot par zīmēm. X reiz 3 tas ir 3x. Un pēdējais saskaitāmais ir šis trīnieks kāpināts kvadrātā. Ļoti atgādina summas kvadrāta formulu, tikai vidū mums nav divkāršots, ja, tas reizinājums. Labi, nu tad paskatāmies uz saucēju. Saucēju var sadalīt reizinātājos, iznesot trīnieku pirms iekavām. Tātad iznesu trīnieku, iekavās paliek x mīnus 3, jo iznešana ir dalīšana. 9 dalot ar 3 ir 3. Un tālāk ķeros klāt dalītājam. Tātad dalīt ar daļu ir tas pats, kas reizināt ar apgrieztu daļu, rakstu reizināšanas zīmes un skaitītājā tagad ir x. Savukārt x kvadrātā plus 3x plus 9, tāds man tikko jau bija, atliek to ielikt iekavās. Vēlreiz saku, kad jūs rakstat uz vienu daļsvītru, tad katru summu starpību ir jāliek iekavās. Un tas nozīmē, ka mēs šeit skaisti varam vienādos reizinātājus noīsināt un iegūstam atbildē x trešdaļas. Labi, nākamais uzdevums. 6. uzdevums – atrisini nevienādību. Nu, tā mums ir daļveida nevienādība, kurai
skaitītājā un saucējā abos ir x. Šeit ir dažādas metodas, kā tādu daļveidu nevienādību varētu risināt. Pirmais variants mēs varētu risināt sastādot nevienādības sistēmas. Tad kas tam man te ir rakstīts? Man ir rakstīts, ka daļa ir pozitīva. Lai mēs iegūtu pozitīvu dalījumu, mums vajag, lai vai nu gan skaitītājs ir pozitīvs, gan saucējs ir pozitīvs, vai otra sistēma, kur mēs sakam, ka skaitītājs ir negatīvs un saucējs ir negatīvs. Tad abos šajos gadījumos daļas vērtība būs pozitīvs skaitlis. Bet, risināt ar sistēmām tas ir diezgan gari. Ja tev patīk, tu tā vari darīt, abas sistēmas atrisina, iegūst atrisinājumu kopu. Ja abās bija atrisinājuma kops, tad ar apvienojumu zīmīti raksta atbildi abas intervāls. Es tam netērēšu laiku. Otrais ir intervāla metode, un intervāla metodei arī ir divi varianti. Viens variants ir, ka mēs katrā intervālā zīmes aprēķinam, otrs variants ir, ka mēs intervāls iegūstam zīmējot atbilstošo funkciju grafikus. Un es palikšu pie šīs grafiskās metodas. Tātad, jebkurā gadījumā, vai tu risini aprēķinot zīmes intervālos, vai tu risini zīmējot grafikus, pirmais solīts ir viens un tas pats. Mēs gan skaitītāju, gan saucēju pielīdzinam nullītei un atrodam tos punktus, kas mums dod vienāda nulle. Tas nekas, ka nevar būt vienāds ar nulli. Es, kad atlikšu šo te punktu uz x-as, es likšu tukšu punktiņu, jo viņš nedrīkst būt. Skaitītājs gan drīkst būt vienāds ar nulli, bet mums šeit nav vienāds ar nulli, bet tikai lielāks. Saucējs tas gan nekad nedrīkst būt nulle. Tātad atrisinot iegūstu, ka x ir 2, un tas nozīmē šo punktiņu es arī atlikšu tukšu, jo saucējs nekad nedrīkst būt vienāds ar nulli. Un tālāk es zīmēju x-asi. Un uz šīs x-as atlieku šos te iegūtos punktus, protams, sāku ar mazāko, tātad -1 un 2. Un tā kā es gribu risināt ar grafisko intervālu metodi, tad es pastos, kas tad tās būs pa funkcijām. Ja man būtu funkcija y vienāds ar x plus 1, tā ir lineāra funkcija, kur ir augoša, un neko man vairāk arī nevajag zināt. Tātad es zīmēju lineāru funkciju, kura ir augoša. Zīmēju to taisnīt tādu lēzenu, lai viņi ir tā kā visas x-as garumā. Savukārt otra funkcija man ir dilstoša lineāra funkcija, ja, jo -x plus 2 tā būs dilstoša, jo x-am priekšā ir mīnusiņš. Un tātad to es zīmēju dilstošu. Arī ievēroju to, ka jāuzzīmē tikpat gara kā x-as. Ko ņemam vērā? Ka mums te nav jāzīmē ļoti precīzi tas grafiks, jāievēro tikai vai aug vai dilst, un tiešām tā, lai varam redzēt pretī visiem 3 intervāliem. Un tātad šie te 2 punktiņi man ir sadalījuši visu x-asi 3 intervālos. Es zīmes šajos intervālos varēju arī aprēķināt, izvēloties tur kaut kādus skaitļus. Piemēram, te paņemu -2 un izrēķinu, liekot x vietā -2, kāda zīme mums šajā intervālā sanāk. Bet es to izvēlos darīt ar grafikiem. Un tā, ja grafiks atrodas zem x-as, tad tas dod mīnusiņu. Ja atrodas virs x-as, tad viņam ir pozitīvs y vērtības, viņš dod plusiņu. Un plus dalīts ar mīnus ir mīnus. Šeit mums abi grafiki atrodas virs x-as, tātad viņi dod pozitīvu zīmes plus dalīts ar plus ir plus. Un šeit viens grafiks ir virs x-as, otrs apakšā, tātad atkal dod zīmi mīnus. Un es pastos, kādu zīmi man vajadzēja lielāks par 0, tātad man atbildē ir jāuzraksta šis intervāls. Un mēs rakstam atbilde, x pieder no -1 līdz 2. 7. uzdevums.
dota funkcija y ir 2x mīnus 3, kas definēta visiem reālajiem skaitļiem. Aprēķina un ieraksta tabulā dotās funkcijas vērtības norādītajām argumentu vērtībām. Nu, varbūt, ka tad, kad tu mācījies par šiem te grafikiem, tu diezgan daudz mācījies par funkciju grafiku pārbīdēm, tad tev varētu gribēties, izmantojot šīs pārbīdes, darīt tā, ka tu atrod, ka pārbīde ir pa y asi 3 vienības uz leju, jo tur ir mīnus 3 un tu velc palīgi asi, bet mēs viņu arī tagad varam ievilkt. Bet kāpēc es to sāku teikt? Tāpēc, ka eksāmena veidotāji ir iesākuši to tabulu ar domu, ka tu tabulu aprēķini uzreiz visai funkcijai. Tātad, ja tu gadījumā skolā mācījies strādāt ar pārbīdēm, kad tu izdomā, ka tev ir pārbīde, kas ir ņemta 3 vienības uz leju, un ka tu taisi tabuliņu vērtībām tikai tai pamatfunkcijai, ja, tad nebrīnies, ka eksāmenā var būt citādāk. Bet tu jau tāpatās īsnībā ņemtu tajā tabuliņā tās pašas vērtības, kas mums tur ir norādītas. Nu, varbūt vēl mīnus 2 tu ņemtu, nu es nerakstīšu viss. Un tad tu liktu šos punktus. Nu, gan jau, ka te īsti nav vieta, kur to visu darīt, lai gan nē, nekas cits mums te vairāk jādara nebūs, tu tā darīt drīkst. Ja? Bet vēlreiz šī te tabula ir domāta visai šai te funkcijai. Ja tu gribi darīt pa savam, tu vari darīt, jo šeit ir tikai viens punkts par grafiku uzzīmēšanu. Līdz ar to, tas, kā tu to dari, meloja gan. Aprēķini ieraksta tabulā dotās funkcijas vērtības. Tas viens punkts ir, ka tu aizpildi to tabulu, ja? Un kur tad mums tas grafiks jāzīmē? Uzdevumā 7.2 mums viņš jāzīmē. Tad viens punkts būs par to, kā tu uzzīmē grafiku. Nu, nāksies un mums to tabulu aizpildīt, vai ne? Labi, aizpildam tabulu. Un tā, 2 mīnus pirmajā pakāpē. Pakāpju īpašības mums saka, ja mums ir negatīvs kāpinātājs, ja, tātad A mīnus m-tajā, ja ir negatīvs kāpinātājs, tas ir vienāds ar A m-tajā. Tāda formuliņa mums ir pie pakāpju īpašībām. Tātad tā ir viena puse. Nu, tad šī ir viena puse, un viena puse mīnus 3 ir mīnus 2 veselu un viena puse. Redz, ja tu esi pieredzis strādāt ar tām pārbīdēm, tad tu te uzreiz raksti iekšā to vienu pusi. Labi, redzēt nevar. X vietā liekam 0, 2 nultajā pakāpē ir 1, 1 mīnus 3 ir mīnus 2. 2 pirmajā pakāpē ir 2, 2 mīnus 3 ir mīnus 1, un 2 otrajā pakāpē ir 4, 4 mīnus 3 ir 1. Nu tātad, ja cilvēks risina, veido zīmējumu no šīs te tabulas, protams, mums redzat, ka koordinātu plaknē nav parādīta viena vienība. Tā ir pirmā lieta, ar ko mēs sākam, ja? Parādam šo vienu vienību. Atliekam izreikinātos punktus. Mīnus 2 un viena puse būs šeit. Nulīte mīnus 2 būs šeit. 1 un mīnus 1 šeit un 2, 1 šeit. Tad tagad grozies kā gribi. Nu, tomēr mums vajadzētu parādīt šo te līniju, pie kuras grafiks tiecas un nekad nekrusto. Ja, tā kā saucējs nedrīkst, vai piedodiet, nav te nekāda saucēja, tā kā eksponenta funkcija, šī te 2x vienmēr ir pozitīvs skaitlis, ja? Un tad atņemot 3 zemāk par to 3, viņš nemaz aiziet nevar. Es esmu tomēr par pārbīdēm. Tā ir vieglāk atrast šīs te bīstamās vietas. Bet, nu labi, eksāmenā, saprotiet, var būt dažādi. Mēs skolotāji arī esam dažādi un mācam dažādi. Tā kā, mīļie skolnieki, jums ir jābūt gataviem uz visu. Lūk, esam uzzīmējuši eksponentu funkcijas grafiku, un vēl viens punkts ir mūsu kabatā.
7.3. Funkcijas nulle ir. Tātad par funkcijas nulli sauc to skaitlisko x vērtību, kur grafiks krusto mūsu x asi. Mēs redzam, ka grafiks krusto x asi kaut kur starp 1 un 2. Ja, tātad no grafika mēs šo te funkcijas nulli nevaram atrisināt, nolasīt. Nāksies mums atrisināt. Tā kā funkcijas nulle ir punkts, kas atrodas uz x asti, tas nozīmē, ka y vērtība ir nulle. Un es lieku šeit iekšā y vietā nulli. Iegūstu nulle vienāds ar 2x mīnus 3. Pārnesu trīnieku uz otru pusi, iegūstu, ka 3 vienāds ar 2x, jeb 2x vienāds ar 3. Un, lai es iegūtu precīzo vērtību, tad man nāksies lietot logaritma definīciju. Kas tad ir logaritms? Logaritms ir kāpinātājs. Tātad logaritma funkcija meklē kāpinātāju x. Tātad šo te x mēs varam atrast tad, ja mēs ņemam logaritmu pie tās pašas bāzes, kas šeit bija bāze. Ja? Mūsu pakāpē ir bāze un kāpinātājs. Tātad logaritma bāze ir tas pats divnieks, un logaritms tiek ņemts tam skaitlim, kas ir pakāpes vērtība. Lūk, šādā veidā es atrodu kāpinātāju x. Tātad x ir logaritms pie bāzes 2, skaitlim 3. Nu, tas nozīmē, ka mēs esam šo te 7.3 arī izpildījuši, un nākamais jau būs 8. uzdevums. Tā, 8., 9., 10. Labi. Un tad ar to mūsu pirmā sērija beigsies. Sakni pārveidojot par pakāpi iegūst. Nu, paskatāmies, ko mēs varam nošpikot eksāmenā. Nošpikot varam ļoti labi. Un mums ir špikerītis. Tātad, ja mums ir kāpinātājā daļa, tad tas būs vienāds ar sakni, kur saknes rādītājs ir tās daļas saucējs, un pie bāzes paliks vairs tikai kāpinātājā tas skaitītājs. Nu, tad to mēs arī izmantojam savu oficiālo špikerīti. Tad es redzu, ka man saknes rādītājs ir 3, tātad tas būs saucējs, un četrnieciņš būs skaitītājs. Nu, viss, kas jāprot, ir jāprot špikot. Traki, vai ne, ka tā saka skolotāji. Bet tā taču ir oficiālā formula lapa, vai ne? Tā, labi, ģeometriskās progresijas 4. loceklis. Ko tad sauc par ģeometrisko progresiju? Ģeometriskā progresija ir tāda skaitļa virkne, kurā katru nākamo virknes locekli iegūst pārreizinot ar vienu to pašu skaitli iepriekšējo. Nu, te es skatos, kā no 1/3 es varu dabūt mīnus 2/3. Ar ko te tā daļa ir pareizināt? Nu, viennieks ir pareizināts ar -2, lai dabūtu -2. Tātad te reiz -2, kur mīnusiņš pazuda. Ja es -2 reizināšu atkal ar -2, nu tad taču man būs +4, viss kārtībā, viss sanāk. Nu, tas nozīmē, ka es šo te 4. locekli varu dabūt atkal pareizinot ar -2, un 4 reiz -2, tas ir -8, un trešdaļas paliek nemainīgas. Tātad atbilde D. Un pēdējais šīs sērijas uzdevums, numur 10, atrisini vienādojumu. Atrisini vienādojumu. Nu, ko tad mēs tur redzam? Tas ir eksponentu vienādojums, jo x-iņš ir kāpinātājā. Eksponentu vienādojumiem bija dažādi risināšanas paņēmieni. Šis noteikti nebūs tas paņēmiens, kad mums jāuztaisa abās pusēs ir vienādas bāzes pakāpēm, un katrā pusē var būt tikai viena pakāpe. Un tad mēs tās vienādās bāzes atmetam. Šeit mums tas nesanāks. Tad mums bija vēl substitūcijas metode, jeb apzīmēšanas metode, ka mēs apzīmējām 3 tur kaut kādā pakāpē ar citu burtu un risinājām. Bieži vien tas bija kvadrāta vienādojums, ko mēs risinājām. Nu, un tad vēl ir arī paņēmiens ar iznešanu pirms iekavām. Ja es šeit pastos, man abās vietiņās ir 3 pakāpē 2x, vienīgi tur tam vienam vēl tur ir -1 klāt.
Nu, un tad es sāku domāt, kā tad es no tā -1 tiek galā. Atkal, pastoties formulu lapā, mēs varam atrast tur tādu skaistu formuliņu, ka, ja mums ir kāpinātāji atņemti, tad mums ir jādala šīs pakāpes. Ja? To tu formulu lapā vari atrast. Nu, tas nozīmē, ka es šo vietu tagad pārrakstīšu ar to dalīšanu. Tātad 3 pakāpē 2x plus 9 reiz 3 pakāpē 2x dalīts ar 3 pakāpē -1. Tas ir vienāds ar 324. Nu, bet patiesību sakot, 3 mīnus pirmajā pakāpē, tā ir 1/3 daļa. Un dalīt ar 1/3 daļu ir tas pats, kas reizināt ar apgrieztu. Ja, tātad šis ir dalīt ar 1/3, jeb tas ir tas pats, kas reizināt ar 3. Un, nu, es pārrakstīšu godīgi. Negribas jau tik gari rakstīt, bet nu nāksies pārrakstīt. Tātad esmu to visu šādi izdomājusi. Un tad kāpēc man to visu vajadzēja? Tāpēc, ka tagad man ir 2 saskaitāmie kreisajā pusītē, kuri abi satur, mazliet esmu kļūdījusies pārrakstot, kuri abi satur 3 pakāpē 2x reizinātāju. Un tas nozīmē, ka es varu iznest šo vienādo reizinātāju pirms iekavām. Iznesu pirms iekavām 3 pakāpē 2x. Tad no šī pirmā saskaitāmā iekavās paliek viennieks, jo iznešana ir dalīšana. Ja es dalu 2 vienādus skaitļus, es iegūstu 1. Plus no šī visa lielā garās saskaitāmais. Es esmu iznesusi 3 pakāpē 2x, man palika 9 reiz 3, un tas ir 27. Un tad jau man sāka rasties zināmas aizdomas, ka šo te saskaitot, es iegūšu 28, ka tam vajadzētu dalīties 324. Vajadzētu dalīties. Tā, nu tagad jautājums. Jā, es esmu kļūdījusies laimīgi. Nu ko, labojam manas kļūdas. Visi tie, kas kļūdu pamanīja, jau ātrāk par mani malači. Brīnišķīgi. Šeit es kļūdījos ar to, ka es uzrakstīju -1. Jo šī vietā varēja rakstīt 2 veidos. Reizināta 3 mīnus pirmajā vai dalīt ar 3 pirmajā. Ai. Tā, nu tad man nākas šito visu skaisti izlabot. Bet nekļūdās tikai tās, kurš neko nedara. Un tātad dalīt ar 3 ir tas pats, kas reizināt ar 1/3. Es tagad izgrozos no situācijas, bet tā ir taisnība, es te nemeloju. Ja? Dalīt ar 3 ir tas pats, kas reizināt 1/3. Un ja es 9 sareizināšu ar 1/3, tas būs 3. Tātad iznesot pirms iekavām, man paliek 1 plus 3. Un tas ir 4, un šī vienādojuma abas puses dalās ar 4. To nu redzēt var, jo 24 dalās ar 4. Tātad mums sanāk, ka 3 pakāpē 2x ir 32 dalīt ar 4 ir 8, un 4 dalīt ar 4 ir 1. Un tad nu mēs te tagad tālāk nonākam pie tā pirmā paņēmienu, ko es teicu par eksponentu vienādojumiem, ka te mēs taisam abās pusītēs vienādas bāzes. Es silti iesaku maliņā pārrakstītās pakāpes. Ja? 3 kvadrātā 9, 3 kubā ir 27, 3 ceturtajā ir 81. Jo, kāpēc to vajag? Nē, tu, protams, to var darīt uz kalkulātoru, nav aizliegts. Bet, ja tu dari galvā, tad bieži vien esmu redzējis, ka bērni nokļūdās pa vienu pakāpi. Nu, ļoti bēdīgi, ka cilvēks zina, bet viņš ir galvā risinot nokļūdījies. Tāpēc labāk parakst, nu, vai arī izmanto kalkulātoru, jo tā taču arī tagad ir oficiāli atļautā lieta. Un tā, bāzes ir vienādas, bāzes atmetam, iegūstam lineāru vienādojumu, dalām ar 2 un iegūstam, ka x ir 2. Atbildi pasvītrojam vai arī uzrakstam skaistu atbildi. Lūk tā, pirmās sērijas beigas.